Gintere Adomaitīte, aita māksliniece. Vai māksliniece aita? Šī aita bija māksliniece, tikai neviens negribēja tam ticēt. Vai māki dejot, ķiķināja saules zaķīši leikšodami pa laukiem? Varbūt tu māki dziedāt, čirkstējis virbuļu bars? Varbūt violi pačīgāsi, sienāžais smiekliem kļuva gluži zaļi. Taču reiz kādu pavasari aita mākslinieci satika visdīvaināko spārnoto radījumu. Viņa galvā bija saspraustas spalvas, pelēkais apmetnis bija izrotāts ar lielām kabatām un pogām visdažādākajās krāsās. Kas tu tāds, jautāja aita? Es, balodis. Nemelo. Es pazīstu daudzus baložus. Tie staigā pa pagalmiem un lūkojas pēc drupačām. Es esmu savādāks. Es varu tev palīdzēt. Vai nāksi man līdzi? Un dūdoja balodis aitiņai par lielu pilsētu, par platajām tās ielām, par greznu teātri, kamēr piedūdoja. Agrā rītā dzelzceļa stacijā vilcienu gaidīja 2. Dūdinātājs balodis un aita māksliniece. Kad pienāca laiks pirkt biļetes, balodis tikai saķēra kabatas. Ak vai, kur mana nauda? Ko darīt? Biļetes abiem nopirka aita. Ja jau uz pilsētu, tad uz pilsētu. Atpakaļ ceļa vairs nav. Brauc no abi vilcienā, brauc, bet balodis atkal tikai dūdo. Vajag tevi pabarot, mīļo aitiņu mākslinieces, pilsētā vajadzēs daudz spēka. Balodis paķer ceļojumu somu un kliedz. Ak vai, tukšs, arī sviestmaizes nočieptas. Atdeva aita viņam savus zaļumus, sev atstāja tikai pētersīļu lapiņu. Varbūt pilsētā iestāsies baletā, tur tik tiešām resnīši nav vajadzīgi. Aitiņa brauc un sapņo, kā dejos uz skatuves gulbi, kad vilciens apstājas atjēdzas. Ne vairs baloža, ne vairs ceļasomas, ne naudas. Ir tikai liela pilsēta, kas pilna ar skriejošiem cilvēkiem. Atvainojiet, kur atrodas teātris, aita apjautājas dzelzceļniekam. Tas atcērt. Mans teātris ir dzelzceļš, bet uz teātri, ko meklē tu, sliedes neved. Klīst aitiņu uz vienu pusi, uz otru pusi, kaut ņem un uz sliedēm gulies, zem riteņiem palien. Stacijā nav neviena zāles kušķīša, no izsalkuma jau galva reibst, un vēl melnmataini cilvēki uz viņu ar pirkstiem rāda. Re, kur šašliks atbraucis. Tas jau ir par daudz. Aitiņa atcerējās, ka ir māksliniece, bet māksliniecēm savas skumjas rādīt nav vaļas. Tad nu viņa atkal lepni devās pa pilsētas ielām meklēt teātri. Viņas prāt pēc iespējas krāšāku namu. Pilsēta un tās iedzīvotāji bija redzējuši visu, taču ceļojošu aitu pat tiešām ne. Sapulcējās bars, ne garām tiksi, neizbrauksies cauri, ieradās arī televīzija. Aitiņu filmēja gan tādi, gan šitādi, un viņa centās izskatīties pēc iespējas skaistāk. Paslējās uz pakaļkājām, vaikstījās un staipījās, dziedāja un deklamēja aitu valodā, svēti ticēdama, ka mākslas mīļotājiem ir saprotama jebkura valoda. Īsta māksliniece zvaigāja pūlis. Bet tie televīzijas cilvēki tikai atbrauca un atkal aizbrauca, bet gādīgas un maigas rokas jau viņu nesa, kur? To vakar, vienu vakaru, un vēl visu nakti, un vēl rītu aitiņa dzīvoja dzīvoklī. Viņa ar savām acīm redzēja televizoru, bet televizorā visi redzēja viņu. Televizorā rādīja arī viņas jaunos saimniekus. Viņi priecājās pat vairāk par pašu aitu. Vai tā nav laime redzēt sevi kastē? Bet pa dienu aita aizbrauc uz laukiem. Un viņu atkal izmitināja kūtī. Nu viņai bija lopiņiem ko stāstīt. Tagad viņa nav vienkārši aita, bet no pilsētas, no televīzijas. Bet stāstot viņa manīja,
ka viņā sapņainu skatu veras melnvilnas auns. Neslikta dzīve, ko gan tur sacīt. Reizēm aita apstājas pie atvērtā lodziņa no ārpuses un caur to, gluži kā caur ekrānu, visai kūtī lasa ciemata ziņas. Tikai par melīgo balodi nestāsta. Un ko gan tur stāstīsi? Nekad netiksi gudrs, kur meli un kur patiesība. Un ja balodis parādītos atkal, ja iedūdotos savā saldajā balsī, kas gan zina, varbūt atkal aita mākslinieci sadomātu ceļot. Ja ne uz teātri, tad vismaz uz cirku. Bet pagaidām viņai pietiek ar melnvilnu saunu, tik uzticamu, tik stipru. Viņš vienīgais saprot, aitiņas sirdī dzirkstī kvēla liesma.